Nē, de minimis nav nekāda sakara ar bērniem, skaistuma konkursiem vai ko tam līdzīgu. De minimis atbalsts ir Eiropas Savienībā izmantots termins, kas attiecas uz valsts atbalstu, kurš uzskatāms par tik nelielu, ka to neuzskata par spējīgu ietekmēt tirzniecības starp dalībvalstīm vai kropļot konkurenci. Un tāpēc to atļauts piešķirt bez iepriekšējas Eiropas komisijas apstiprināšanas. De minimis atbalsta koncepcija ir noteikta ar mērķi vienkāršot mazus valsts atbalsta pasākumus, atbrīvojot tos no stingrām Eiropas Savienības procedūrām. Saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem, ja uzņēmumam 3 gadu laikā piešķirtais atbalsts nepārsniedz noteikts slieksni, piemēram, 200 000 eiro, kas gan var atšķirties atkarībā no nozares, tad šādu atbalstu uzskata par de minimis atbalstu. Galvenie de minimis atbalsta noteikumi ir šādi. Atbalsts, kas nepārsniedz noteiktu summu uzņēmumam 3 fiskālo gadu laikā, tiek uzskatīts par neietekmējošu tirzniecībai un konkurencei. Visas de minimis palīdzības, kas piešķirtas vienam uzņēmumam 3 gadu periodā, tiek skaitīts kopā. Ja kopējā summa pārsniedz noteikto slieksni, tad jaunākie atbalsta pasākumi var tikt uzskatīti par valsts atbalstu, kas jāpaziņo komisijai. Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka de minimis atbalsts tiek piešķirts paredzamā veidā un ka uzņēmumam ir jāinformē par atbalsta statusu. De minimis atbalsts ir noderīgs instruments, lai atbalstītu mazus un vidējus uzņēmumus, kā arī veiktu mazāka mēroga valsts intervences, neuzliekot smagu administratīvo slogu uzņēmumiem vai valsts iestādēm. Tas ļauj dalībvalstīm veikt nelielas investīcijas uzņēmuma attīstībā, inovācijā vai citās specifiskām vajadzībām, neietekmējot iekšējo tirgus darbību.